Es sapņoju par to, ka es kādreiz būšu kino režisore. Un tāpēc es sāku lasīt visu par kino, ko varēju. Vācu valodā, tad poļu valodā kaut kas nāca. Nu, par kino režisoru es neesmu kļuvusi, talants nebija tiksim, vispār nekāda varbūt nebija talanti, jā, bet ļoti es sev atradu filoloģijā. Un te arī varbūt daudz kas nejauši ir noticis, jo es no sākuma stājos universitātē uz spāņu valodu. Toreiz bija tāda iespēja Ļeņingradas universitātē studēt. Mēs bijām 4 pretendents. Nu, vienu, kas izvēlējās, es paliku tepat. Nu, kas man palika? Palika vācu valodu. Es aizgāju un sāku studēt vācu valodu. Pabeidz 3 kursus, man nesūtīja uz Maskavas universitāti kā nacionālo kadru. Es pat īstenībā nezināju, ka tāda iespēja pastāv. Es neko nedarīju, lai tiktu uz to Maskavu. Nu, mani aizsūtīja. Un tur, Maskavas universitātē, es, protams, no sākuma tā bija konfrontācija ar zinātni, jo mūsu universitātē vairāk tas viss notika praktiskajā līmenī. Es, protams, labi gramatiku apgūvu, varēju daudz ko pateikt, ja, bet zinātniski es biju diezgan pieticīgā līmenī. Un Maskavā man nācās to visu, kā saka, apgūt. Es vienu lieku gadu tur studēju, 3. kursā paliku uz 2. gadu, jo man bija kā 20 laikam priekšmeti jānokārto starpību. Jā, bet toties tur es arī, kā saka, nejauši arī atradu savu ceļu zinātnē. Jo mēs dzīvojām Ļeņinkalnos toreiz, tagad tie jau vairs nav Ļeņinkalni, tagad tie laikam ir Zvirbuļkalni, jā, Augstceltnē. Un mūsu ģermanistikas profesors Čimondānos atnāca pie studentiem uz kopmītni, nu, lai pastāstītu, kas ir ģermaniski. Man nebija nekādas vispār nojausmas par to. Es zināju, ka ir vācu valodas vēsturi es biju nokārtojis, bet vairāk es neko nezināju. Un pēkšņi viņš sāk stāstīt par kaut kādiem gotiem, tad pēkšņi es dzirdu vārdu stikls, un izrādās, ka stikls tas ir gotu vārds, un nozīmē stikls, tāpēc to pašu, kas ir latviešu valodā, ja. Tas man tā ieinteresēja, ka es no sākuma es biju izvēlējusies literatūras zinātni, bet man kaut kā tur nepatika. Es domāju, ne, es iešu pie gotiem. Un aizgāju pie gotiem, un tā arī es rakstīju savu diplomu darbu par ķermeņa daļu nosaukumiem baltu un ģermāņu valodās. Un vēlāk tad es turpināju arī disertāciju par ģermāņu un baltu valodām, bet tas jau bija cits līmenis. Oi, ja to tagad pateiktu, es pat laikam neatcerēšos. Saknes struktūra ģermāņu un baltu valodās un saknes fonomorfoloģiskie varianti ar dzilbiskā līdzskaņā refleksiem. Kurš saprata? Švābija. Valodas ziņā tas bija traks. Es dzīvoju privāti pie ģimenes ar 3 maziem puišēniem, ar kuriem es daudz centos runāt brīvajā laikā. Visas manas darba dienas pagāja tātad Vācu literatūras arhīvā. Lasīju daudz, man bija ārkārtīgi skaisti saskarsme ar vācu kolēģiem. Man ļāva ņemt bibliotēkas grāmatas uz mājām, kas nemaz nebija oficiāli. Es izvēlējos tādu literatūru, lai intensīvāk varētu apgūt valodu. Zinu, kur autors lasīju Hesi. Izdevumos speciāli ārzemnieki. Man bija ārkārtīgi intensīvi jāstrādā pie savām valodas zinātnēm. Švābu dialektu es sākumā nesapratu tikpat kā nemaz. Kad mani mājas saimnieki uzaicināja viesus, es ausījos, bet valodas fons man bija pilnīgi nesaprotams. Pēc 4 mēnešiem man sagādāja milzīgi prieku tas, ka jā, es jau sāku uztvert arī atvadu sarīkojumā, jā. Tajās pašās mājās es varēju arī švābu dialektā jau, nenugluži runāt, bet uztvert un tekstus lasīt es varēju. Un es arī atvedu diezgan daudz dažādu literāru darbu. Man ļoti arī imponē tas, ka vācieši tomēr pie saviem dialektiem strādā, kopi tos un arī izdod dialektu versijā grāmatas.